Ķīļa kungs nācis ar daudzām dažādām aktivitātēm. Dažiem viņas patīk, dažiem nepatīk, bet viena no tādām ir šī tendence skolēnus mācīt sistēmas mācībās ar planšetu datoriem un tā tālāk. Kā jūsu skola reaģē uz šīm novitātēm? Ko jūs dariet? Labdien! Šodien jūs esat ciemos Ēšaugas no ģimnāzijām. Jā, mēs arī šos uzstādījumus zinām par to, ka interaktīvo tehnoloģiju loma skolā ir vairāk jāpalielina. Gribētos druscīt atšifrēt šos te vārdus – interaktīvās un tehnoloģijas. Un ko mēs varam šobrīd izmantot un ko mēs arī reāli ģimnāzijā jau darām. Inter, varētu teikt, nozīmē, ka mēs izmantojam daudz un dažādus materiālus. Tehnoloģijas, tās būtu visas mūsu ierīces iespējas. Savā ziņā skolotājs arī tehnoloģiski ierīce, kurš ar krīti pie tāfeles var stāstīt un rādīt un arī ļoti labi to darbu izdarīt. Bet, protams, mums palīgā skolā ir datori, projektori, interaktīvās tāfeles, datu kameras, kuras mēs izmantojam šobrīd. Un, protams, ka tā kā varētu palikt mums, tas mērķis, varētu būt tie planšetu datori katram skolēnam vai skolotājiem, kas tā kā vēl vairāk dot lielākas iespējas strādāt. Bet atslēgas vārds šajā salikumā interaktīvās tehnoloģijas tomēr ir vārds aktīvās. Un ja mēs runājam par to, ka ja mēs datoru izmantojam tikai, lai kaut ko skatītos, vai interaktīvo tāfeli, lai arī skatītos, ko skolotājs ir sagatavojis, tad ar aktivitāti tur skolēniem ir diezgan maz sakara. Un tādēļ tas darbiņš, ko mēs šobrīd darām, ir arī mācību gadu uzdevumos mums ir šis virziens atspoguļots. Mēs vēlamies mācības padarīt aktīvas, lai notiktu skolēnam mācīšanās process. Un ko tad mēs šajā virzienā darām? Protams, mēs izmantojam tās lieliskās iespējas, ko mums ir sagādājusi pašvaldība. Tātad skolā mums katrā klasē ir dators un projektors, un arī 9 klasēs ir interaktīvās tāfeles. Tās tiešām aktīvi tiek izmantotas mācību procesā. Bet mēs skolēnus iesaistam arī tātad virtuālo materiālu, mācību materiālu izmantošanā. Un tāda ir sistēma Uzdevumi LV. Un kā šī sistēma darbojas? Skolēns pats var izvēlēties uzdevumu, viņu automātiski vērtē dators, nevis skolotājs. Kā tur īsti ir? Jā, šajā sistēmā vai šajā portālā ir tiešām plašas iespējas. Varētu teikt tā, tas ir tāds attālināts skolotājs, kas dod skolēnam iespēju pašam piedāvā uzdevumus, piedāvā tātad laiku, kurā tu vari izpildīt, parāda, tava atbilde ir pareiza vai nepareiza, un ja tava atbilde ir bijusi nepareiza, parāda arī risināšanas gaitu, kā vajadzēja rīkoties, un ja tu vēl apskatot risināšanas gaitu un nesaproti, kāpēc tā vajadzēja risināt, tad tev vēl iespēja atgriezties uz teorijas materiālu un paskatīties, kāda teorija tur apakšā ir šim te uzdevumam, kas tev būtu jābūst, ko tu vēl nezini, lai tu varētu šos uzdevumus pildīt. Tātad tas ir pilns tāds komplekss, kas būtu uz skolēnu. Un faktiski šis te portāls Uzdevumi LV nodrošina skolēnam individuālo mācīšanos. Tā var notikt mājās. Skolēns to var darīt pilnīgi patstāvīgi, izmantojot tos materiālus, kas ir portālā. Otra iespēja ir, ka skolotājs sagatavo speciāli atlasu uzdevumus tieši šai tēmai un aizsūta skolēnam un norāda laiku, līdz kuram to var darīt darbiņu. Skolotājs saņem ļoti ātri, kā bērns ir izpildījis darbu, tūlītās redz atbildes, vai ir pareizi uzdevums vai nepareizi pildīts. Iespēja pat ir tāda, ka mēs varam, vienā vakarā sadarboties. Mēs norunājam, ka šodien mājas darbu izpildīsim, līdz 7 vakarā un atsūtīs bērns, izdarīs to darbiņu. Skolotājs redz konkrētus uzdevumus, kuros bērns ir kļūdījies, un viņam var aizsūtīt analogu uzdevumu vēlreiz. Pildi vēlreiz šo, var apskatīties, kur ir teorija, var mēģināt vēlreiz. Šīs iespējas ir tiešām lielas un labas, tās ir tikai jāprot saprātīgi izmantot. Un tad mēs esam nonākuši pie tās situācijas, ka arī mājās dažreiz vecāki saka, ka bērni ilgu laiku pie datora pavada, un varbūt tas ir tāda izklaide vai tāda savstarpējā sarunāšanās, bet šeit pavadīšana laiks pie datora ir liederīgs, jēga pilns, kā tagad mēdz arī teikt. Dators arī vērtē padarīto darbu, vai to dara skolotājs, vai var darīt gan tā, gan tā? To var darīt dažādi. Dators uzrāda, cik procentu no darba tu esi veicis. Skolotājs ir sastādījis uzdevumus, katram uzdevumam ir punktu skaits piešķirts, darbā kopā 50 punktu.
Nu, pēc darba izpildes dators tātad novērtē un parāda, cik procentu skolēns ir darba veicis. Nu, tas skolotājs var dažādi izvēlēties. Skatoties uz šo apgūs iegūtajiem procentiem, tātad var pats izlikt atzīmi vai vērtējumā, teiksim, ar I ieskaitīts vai neieskaitīts, bet ir arī iespēja, par cik šis portāls Uzdevumi LV ir sastaistīts kopā ar E-klasi, tad var šos iegūtos punktus, nu, kā mēs sakām, automātiski pārnest uz E-klasi, un tad šie iegūtie punkti ienāk mūsu E-klases sistēmā, kā mēs arī paši savu kontroldabu vērtētu, un arī automātiski ieliktos atzīme. Var gan tā, gan tā. Var skolotājs likt, teiksim, nu, maigāk pieiet šai sistēmai ielikt, teiksim, augstāku vērtējumu, bet var arī ļoti stingri, tā kā paredzēts pēc kritērijiem. Pārbaudas darbā, nu, jābūt tik procentiem, cik jābūt, un tas atbilst tādai atzīmei. Jums ir ļoti laba sadarbība ar pašvaldībai, viņi jums palīdz nodrošināt šīs tehnoloģijas. Droši vien, ka ir kaut kāds nākotnes sapnis, ko gribētos īstenot. Es teikšu tā, ka patiešām pateicoties pašvaldībām mums ir šis lieliskās iespējas, jo, redzat, Uzdevumi LV ieraksti adresi, un katrs var tur iekļūt iekšā, un trenēties jau katrs var, tikai pateicoties pašvaldībai, ir tātad ar finansiālu atbalstu, ir slēgts līgums ar šiem Uzdevumiem LV, un mums ir nopirkts tāds pakalpojums, kā saucamais profs. Un tas nozīmē, ka skolotāji un skolēni redz ne tikai pašu uzdevumu un var risināt, bet redz atbildes, redz atrisinājumu gaitu. Tātad ir pilna šī te paka, ko mēs varam izmantot. Tā kā tiešām paldies pašvaldībai par šo iespēju. Būs planšetdatori katram skolēnam? Nu, gan jau kādreiz būs, bet es teikšu tā, ka nu, tādu kliedzošu un aktuālu vajadzību mēs, ja tā godīgi, un dotajā brīdī uzreiz nemaz arī nesaskatām. Es domāju, ka, nu, manuprāt, reta jau ir tā ģimene, kurās datoru šobrīd nav, bet, protams, ja tā ir, tad skolā ir visas iespējas izmantot. Mums ir 3 informātikas kabineti, kuri ir pieejami skolēniem, skolotājiem, arī pēc stundām, laiks nav ierobežots. Tātad tur var pildīt, gan trenēties, gan pildīt mājas darbus, ja pat ir kādreiz tā, ka mājās ir dators, bet varbūt nav internetu pieslēguma, tur kādreiz kādas problēmas ar internetu ir. Tad, protams, var izmantot šos skolas resursus. Nu, planšetdators tā būs viena no iespējām, bet tā nav panacēja. No cik gadu vecuma bērni jau strādā ar šo sistēmu? Nu, tā kā mūsu skolēni ir sākot ar 7. klasi, tad teikšu tā, ka jāsaka, mums arī sadarbība, un šajā darbā ar Uzdevumiem LV arī sākuma skolas posmā bērni ir iesaistījušies. Tas nav tā, ka viņi atnāktu šeit pirmo reizi, bet, protams, ka mēs tā ģimnāzijā, nu tā varbūt pastiprinātāk uz to lietu strādājam, un tad sākot ar 7. klasi, kad mēs esam saņēmuši, mēs viņus tūlītās tur parādam, kas tā par sistēmu, visi tiek reģistrēti šie skolēni, un mēs arī lēnām sākam strādāt, ierādam darbiņus, ko tur var darīt, ko var mācīties. Teiksim, es pati ļoti labi mācību stundas laikā, teiksim, mācot jauno vielu, vai atkārtojot, vai nostiprinot kādas tēmas. Teiksim, es atveru klasē, mums nevajag uzreiz visiem datoru, ja? Es atveru vaļā skolotāju datoru, atveru šo te portālu, mēs atveram uzdevums projicējās uz ekrāna, un, teiksim, vienkāršākajā variantā, nu, pieņemsim, tas ir testa uzdevums. Tur piedāvātas, teiksim, 6 atbildes. Un skolēni, skatoties uz šo projicēto zīmējumu un uz tām piedāvātiem atbildēm, lūk, tad skatāmies, nu, kuras mēs atbildes atzīmētu, ja mēs katrs personīgi pie datora strādātu. Nu, un līdz ar to tur ir iespējas atzīmēt vairākas atbildes, mēs šīs atbildes tā kā atzīmējam un iesniedzam datoram, un viņš mums parāda, kura mūsu atbilde bija pareiza, kura bija nepareiza. Un ja bija nepareiza, mēs skatāmies varam tālāk, lūk, šis profu pakalpojums mums atļauj skatīties tālāk, kāpēc bija nepareizi un ko ar to bija jādara, lai būtu pareizi. Tā kā ikdienas stundā mēs minūtes 5, 10, nu, attiecībā pēc vajadzības, mēs arī stundas laikā šo te izmantojam. Tas nav tikai tā, ka, nu, skolēnam mājās, tad obligāti jābūt internetu pieslēgumu, tad viņš tur strādā. Mēs viņu ļoti labi izmantojam stundas laikā. Beidzot, ja mēs tā salīdzinām tagad, nu, ar tādu gadu starpību, bērni, protams, tagad ir daudz zinošāki, bet vai viņi ir arī gudrāki, kad ir šīs datora iespējas lielās? Man šķiet, ka patiesi šī jau vairākus gadus, mēs kādus 3 gadus jau tā stabili darbojamies Uzdevumos LV. Skolēni tās savas prasmes ir apliecinājuši arī, nu, kā lai saka, ne tikai pats sev, bet ir arī šajā Uzdevums LV ir tāds reitings, ir cik punktus tu labi strādājot esi ieguvis, jo, teiksim, pildot kontroldarbus, bērni saņem iegūtos punktus, un šie punkti summējās, un tur veidojas tāds tā kā konkurss. Un, ja mēs paskatāmies, mūs patiešām priecē tas, ka ļoti aktīvi un labus rezultātus sasniedz skolotāji iegūtie punkti,
Tātad ir paši skolotāji, kas mēs strādājam, ir ļoti augsti. Un kopumā skola jau iepriekšējos gadus valstī, šogad es skatījos, ir 555 skolas tur pieteikšās un strādā. Ģimnāzijā jūs šobrīd ir pirmajā vietā ar iegūtiem punktiem. Tātad, bērnu aktivitātes tās ir, kas rāda, cik lielā mērā tur bērni pareizus uzdevumus ir atrisinājuši. Ja mēs tā paskatāmies pa klašu grupām, tad 9. klases, mūsu skolas 9. klase ir visā valstī pirmajā vietā, 8. klase ir 3. vietā, tikko atnākušie 7. jau ir 11. vietā no 555 skolām. Tā kā atbildot uz šo jautājumu, es domāju, ka tas apliecina skolēnu prasmes varēšanu un arī interesētību un arī tādu iedzīgu darbošanos ar datoru mācīšanos. Lai jums izdodas!